Es nezinu, kā šo iesākt. Labdien! Čau! Es esmu interneta slinkākais mūzikas noģis. Ir 6. janvārs, un es pirmo reizi mēģināšu pastāstīt par saviem gada mīļākajiem albumiem. Es atvainojos, es nezinu, vai šo var dzirdēt, bet šis krēsls nedaudz čīkst. Ne čīkst, viņš ir no... Šis gads mūzikā man personīgi nav bijis vismīļākais. Ļoti daudz, kas tā teikt, sacēla vētru internetā, nav pa manam stilam. Bet tāpat es esmu atlasījis 20 ārzemju albumus, kas man ļoti ir patikuši. Tāpēc paņem kafiju, ja tev ir. Tā ir kafija, es apsolu. Es skatīšos visu laiku šeit, jo man ir dators ar pierakstiem, jo es neesmu Einsteins, es nezinu pilnīgi visu. Man atmiņa nav fantastiska, ka es varu kaut ko izlasīt un atcerēties, līdz ar to man ir pierakstīts viss kaut kas. Un arī pēc 20 ārzemju albumiem es pieskaršos 10 latviešu albumiem, kas man liekas arī ir ļoti svarīgi mums latviešiem. Pirms mēs ķeramies pie 20, es vēlējos izcelt 4 ļoti labus albumus, manuprāt, kurus arī būtu vērts noklausīties. Tie gandrīz iekļuva manā 20, bet vietas ir tik, cik ir, un albumi ir tik, cik ir, un es negribēju vairāk tur līdz pat 50. Nē. Tas ir par daudz. Mr. Fantano, tas ir par daudz. Tātad es vēlos izcelt Sam Fender, People Watching. Ļoti labs pop-rock albums no šī jaunā brita. People Watching ieguva Mercury balvu, kas ir angļu kritiķu balva, līdzīgi kā Latvijā Austras balva. Pats singles People Watching. Absolūti dievinu to dziesmu. Ja jums patīk The War on Drugs, jums ļoti patiks People Watching dziesma. Un arī albums. Vēl es vēlos izcelt Dijon, Baby, Justin Bieber mīļākais producents. Ai, tas ir stulbs joks. Jā, Dijonam labs gads, producējis Justin Bieber abus albumus, iznācis arī ar solo albumu, kas, manuprāt, ir daudz kvalitatīvāks, oriģinālāks un interesantāks nekā Justin Bieber albumu. Man ļoti patīk Dijon stils, bet dažreiz tas ir nedaudz par daudz. Ir konkrētas dziesmas, Yamaha, man liekas, ir burvīga dziesma, un vēl pāris citas, bet nedaudz arī tomēr kaut kas jau sāka plūst kopā. Baxter Dury, Albaron, ļoti interesants deju synth-popa punka albums, kaut kas uz to pusi. Ļoti interesants tādas tumšas deju melodijas, un Baxter Dury vienkārši pa lielam runā pa virsu, tur vēl ir dažādi sieviešu vokāli. Ļoti patika. Tiešām tas bija, man liekas, pirmais aiz strīpas. Un Silvana Estrada, Venderant Suaves Lluvias. Ļoti skaists folkmūzikas albums. Silvana Estrada ir burvīgi dziedātāja. Ja jūs meklējat kaut ko, kas ir spāņu valodā vai no Latīņu Amerikas pasaules, ļoti skaists, diezgan akustisks, tad Silvana Estrada Venderant Suaves Lluvias arī ir burvīgs. Pirms mēs ķeramies pie 20. Vēlos arī atzīmēt, ka šeit pat YouTube video aprakstā ir Spotify playlistes links ar visiem albumiem, kas ir topā, kā arī Simbioze radio kanālā, platformā Mixcloud. Vai tagad uzreiz ir pieejama, vai pavisam drīz būs pieejama arī sērija, kur mēs klausāmies šos 20 albumus. Ķersimies klāt manam 20. 20. vietā pārsteigums ir hip-hop albums. De La Soul, Cabin in the Sky. Jā, leģendārās hip-hop apvienības De La Soul 9. studijas albums. Šis ir pirmais albums arī kopš nomira viens no trijotnes. Čugoja the Dove, ja pazīstams arī kā Dave. Un šis albums ir viens liels veltījums Davam. Arī viņi ļoti daudz izmanto ierakstītus vokālus no Dava, kas iepriekš nav dzirdēti. Man liekas, tas ir ļoti skaists piesitiens. Un tas albums nav drūms, viņš pārsvarā ļoti pozitīvs. Pa lielam viņš švin Dava atstāto
kultūras mantojumu, nosauksim to tā. Visiem, kam tuvāks sirdī ir tāds klasiskāks hip-hops, ļoti labs, klausāms, viegls, patīkams albums. Es biju pārsteigts, cik ļoti man tas patika. Tālāk, 19. vietā mums ir vēl kaut kas, kas nav angļu valodā. Natālija Lafourcade ar Cancionera. Meksikāņu dziedātāja Natālija Lafourcade man ir bijusi mīļa jau kādu laiku, man liekas, vismaz 4 gadus. Viņas albums De Todas las Flores, kas bija iepriekšējais, ārkārtīgi patika. Tas varbūt bija nedaudz tumšāks. Šis te jaunais Cancionera, kas ir viņas 11. studijas albums, ir daudz gaišāks. Es teiktu, arī nedaudz grandiozāks, tāds maksimalistiskāks. Un arī par šo albumu tas tika ierakstīts analogi, vai ne, cilvēkiem, kam tas satricina sirds stīgas, matis atceļas. Ja, tas ir ierakstīts analogi, datori šajā albumā netika izmantota. Ārkārtīgi skaistiem vokāliem. Natālija Lafourcades balss ir viena no manām mīļākajām. Man vienalga, kad es nesaprotu lielāko daļu, par ko viņi dzied. Viss ir par vibe, vai ne? Vibes burvīgs. Tālāk, 18. pozīcijā mums ir Loaded Honey, Love Made Trees. Tehniski jauns duo, šis ir duo debijas albums, taču šis duo sastāv no 2 Jungle grupas dalībniekiem. Josh Lloyd, tas ir tas ar garajiem matiem, nevis tās bez matiem, un arī Lydia Kito, kas ir viena no grupas jaunpienācējām, bet Jungle pēdējais albums Volcano bija pārpildīts ar viņas iesaisti, līdz ar to tagad jau viņš šķiet kā tāds 3. Jungle biedrs. Josh un Lidija izskatās, kad viņi ir kopā, grūti saprast. Es negribu neko spekulēt, es negribu neko pieņemt, bet šis izstāsta pēc viņu 2 tāda, mīlestības albumu. Ja jums patīk jungle skanējums, tad jums noteikti šis patiks. Lai gan šis varbūt nav tik dejojams, kā ierastā jungle diskogrāfija. Šis ir daudz dvēseliskāks, lēnāks, izjustāks albums. Man liekas, tas arī šķiet daudz intīmāks uzreiz. 17. vietā Rosalija ar Lux. Man ļoti patīk Rosalija. Šis nav pirmais, kas man patīk no viņas. Man ļoti patīk šis te virziens. Tas ir arī... Ir forši atkal pieredzēt kaut ko unikālu. Klasiskā mūzika un popmūzika nav nekas unikāls, bet tieši šādā veidā kombinējot ar 14 dažādām valodām – spāņu, angļu, arābu, katalāņu, franču, vācu, ebreju, itāļu, japāņu, latīņu, mandarīnu, portugāļu, sicīļu, ukraiņu. Ārkārtīgi skaists, grandios, vienreizējs. Es domāju, šis albums noteikti paliks vēstures grāmatās. Ja tu esi kaut kādā veidā palaidis garām Rosalija Lux albumu, tad tas ir tā hypa vērts, es teiktu. Numur 16. Quickly, Quickly, I Heard That Noise. Šis iznāca 18. aprīlī. Šis ir 2. studijas albums no amerikāņu dziedātāja un producenta Quickly, Quickly. Nezināmāks vārds mūzikas pasaulē. Art pop, indie folk albums, ļoti... tāds melanholisks un viegls, bet tāpat laikā ir ļoti daudz mirkļu, kad viņš ļoti eksperimentē ar dažādām skaņām un skaņu slāņiem. Ļoti viļņveidīgs albums. Viņš tev ievelk, nomierina un tad atkal vēl augšā. Tas man ļoti patīk. Tur ir arī, es teiktu, diezgan oriģināla dziesmu struktūra. Tur tiešām var just, kad viņš, tā teikt, plūda kopā ar mūziku, un tur, kur mūziku viņu aizveda, to arī viņš darīja. Internetu publikācija Stereogam šo albumu salīdzināja ar Nick Drake albumiem un vispār viņa diskogrāfiju. Līdz ar to, ja jums patīk Nick Drake, tad šos arī ļoti iesaku. Un, ja jūs gribat tikai vienu dziesmu, dziesma Anything ar sākumā ir viena no labākajām dziesmām jebkad. Jā, tā ir. Kas par kompozīciju? 15. vietā ir Men I Trust, Equus Asinus un Equus Cabalus. Viņi šogad izdeva 2 albumus, un es vēlējos izcelt abus kā vienu.
Šis ir 5. un 6. albums no šīs kanādiešu iemīļotās indiju grupas. Diezgan grūvīgs, tur tāds funks, tāds disko elementiņš, tur ir diezgan klusi, mierīgi, maigi vokāli, ar ļoti izteiktu dream pop piesitienu. Šie 2 albumi iznāca, man liekas, 2 mēnešu starpā. Tā kā dvīņi, viņi ir ļoti līdzīgi. Tur ir pilnīgi tas pats DNS, bet kaut kādas iezīmes tomēr ir atšķirīgas. Ekus Asinus, kas ir 1. albums, kas iznāca, ir daudz mierīgāks, jau vairāk uz folk mūzikas pusi. 2. albums, Ekus Kabalus, ir, es teiktu, viņiem daudz ierastāks, tāds popīgāks, dejojamāks, nedaudz ātrāks. Ja jums patīk Man I Trust, ja jums patīk ļoti, tā teikt, nepiespiestas indiju pop melodijas, tad Man I Trust abi albumi ir jūsu laika vērti. 14. vietā ir Mavis Staples, Sad and Beautiful World, un viņi ir Amerikas mūzikas absolūtākā ikona. Viņi ir pazīstami jau no 50. un 60. gadiem. Viņi ir saņēmusi neskaitāmus Gramijus un arī par mūža ieguldījumu mūzikā. Viņi ir vienkārši mūzikas leģenda. Un tagad, 86 gadu vecumā, viņi ir izdevusi solo albumu, ko ir producējis Brad Cook. Kāpēc to pieminu? Jo viņš ir sadarbojies ar Bon Iver, Waxahachie, Nathaniel Rateliff un arī daudziem citiem. Un šis albums runā par mīlestību, naudu, nāvi. Un viņa par to runā ļoti vieglā veidā. Bieži vien šis albums, protams, ir ļoti bēdīgs, taču, man liekas, tas viss ir ar tādu zelta maliņu, bet ārkārtīgi skaists. Viens no skaistākajiem albumiem, ko esmu dzirdējis, ne tikai šogad, bet vispār. Tālāk, numur 13. Arī ļoti skaists albums, bet pilnīgi citādākā veidā. Racing Mount Pleasant ar paštitulētu albumu. Racing Mount Pleasant, amerikāņu grupas. Tehniski 2. studijas albums, jo viņi iepriekš pazīstami kā Kingfisher. Viņi ir mainījuši nosaukumu uz Racing Mount Pleasant. Ļoti vienkārši salīdzināt, ja jums patīk, jau jāsaka, agrā Black Country New Road diskogrāfija ar tādu izteiktāku folk mūzikas piesitienu, ja jums šis varētu uzrunāt, tad šis albums ir jums folkroks, postroks ar dažādiem punk mūzikas elementiem, un man ļoti patīk, ka šajā albumā ir abi šie te. Tur ir daudz vairāk tādas akustiskākas folk mūzikas dziesmas, tur ir daudz arī piepildītāks ar tādām trakākām punk mūzikas dziesmām, arī kaut kas pa vidu. Ļoti, ļoti krāšņš, ļoti skaists albums, un katrā dziesmā man likās, kad es esmu filmā. Es zinu, ka tas ir ļoti klišejisks veids, kā runāt par mūziku, bet šis bija, man liekas, perfekts raksturojums. Numur 12. Mēs dodamies uz Japānu. Ichiko Aoba, Luminescent Creatures. Viņa raksta mūziku, viņa dzied, viņa arī komponē. Viņa ir komponisti dažādām filmām un arī seriāliem. Un šeit arī ir ļoti daudz dzirdamas, tā teikt, dabīgās pasaules skaņas. Avoti, koki, putni, viss kaut kas tāds. To ļoti labi var dzirdēt. Kā jau katrs Ichiko Aoba albums, sirdi plosošs folk mūzikas projekts, kas nekad neliek vilties. Vienmēr var paļauties, ka viņas albumi būs kvalitatīvi, tie būs interesanti, daudzveidīgi. Un šis ir kā klausīties Disney filmas skaņu celiņu. Tur ir tiešām tas princesiskais Disney piesitiens japāņu valodā. Un viņas balss ir kā tāds, nezinu, vai to var pareizi teikt, bet eņģelis tiešām no debesīm, burvīgs projekts. Tālāk viena no jaunajām uzlecošajām zvaigznēm Nina Girachi, I Love My Computer, 11. pozīcijā. Šis ir debijas albums no austrāļu DJ un elektroniskās mūzikas producentas. Ja tu esi tā, Gen Z paudze, tad šis albums ir nostalģija. Un ja tu neesi, vienalga, es domāju, ka šajā albumā tāpat tu izjutīsi to svarīgo nostalģijas noti. Visi kritiķi viņu mīl, tauta viņu mīl, un es saprotu, tā mūzika ir tik lipīga. Es pat teiktu, tur ir tāds hyperpop piesitiens daudzās dziesmās, bet deju mūzika visā garumā ir sajūta, ka tu klausies DJ setu, dziesmas plūst viena no otras absolūti fantastiski. Ja tu nezini, kur sākt un gribi saprast, vai tiešām šis ir man, noklausies iPod Touch Kaspar dziesmu. Wow, wow, wow. 10. vietā. Mēs beidzot esam 10. Not for Radio.
ar albumu Melt. Šis ir jauns projekts, taču šī dāma ir ārkārtīgi dzirdēta, es ticu. Marija Zardoja ir grupas The Marias soliste. Šis albums ir radies tāpēc, ka viņa bija kopā ar grupas bundzinieku un producentu, man liekas, kaut kādus 7 gadus, un tad viņi izšķīrās. Par to arī liela daļa ir no The Marias pēdējā albuma The Submarine. Tā esence tāpat tur ir, vienkārši var just, ka tas ir daudz personiskāks, un viņai svarīgāks ir sajūta, kad viņa vienkārši iegāja savā istabā, pilnīgi viena, un izkratīja visu savu sirdi, gan mūzikālā ziņā, gan arī liriskā. Šitas jau tā intīmi tagad izskatās, ne? Not for Radio albums Melt, fantastisks. Tiešām, ja jums patīk The Marias skanējums, jums noteikti patiks šis. Un ja tu meklē kaut ko vieglu, melanholisku, kaut ko tādu, ko klausīties vakarā, braucot ar mašīnu, Not for Radio Melt, pilnīgi noteikti. Tālāk, numur 9. Tehniski šis ir dzīvais albums, bet es paskaidrošu, kāpēc šis te ir. Kelela albums In the Blue Light. Tas tika ierakstīts Blue Note Jazz Club Ņujorkā. Tehniski tas nav viens, tas ir salipināts kopā no 2 koncertiem. Ļoti daudz, kas ir iekļauts šajā albumā, ir oriģināls, tas nav iepriekš dzirdēts. Šeit viņas mūzika ir daudz, kā jau jazz club pasaka, daudz džezīgāks. Te ir arī arfa, kas ir burvīgs piesitiens. Es nesaprotu, kāpēc vairāk mūziķi neizmanto arfu. Jēziņ, kas par instrumentu? Man liekas, svarīgākais dzīvajā albumā ir rast sajūtu, ka tu esi tur uz vietas. Un šis albums tieši to arī izdara. Ja tu meklē kaut ko džezīgu ar, tomēr tāpat diezgan alternatīvu neo-soul mūziku, tad Kelela In the Blue Light ir tiešām tava laika vērts. Visiem dvēseles mūzikas faniem nepieciešams. Numur 8. Pink Panthers, Fancy That? Jā. Tas ir viņas 2. mixtapes, Pink Panthers, angļu mūzikas. Es viņu vēl sauktu par uzlacošo zvaigzni. Šis albums ir pārliecinoši Pink Panthers kvalitatīvākais, daudzpusīgākais, jautrākais, oriģinālākais. Vienmēr ir patīkami just tā mākslinieka izaugsmi, un to šeit tiešām var just. Es saprotu, ka varbūt Pink Panthers asociējas ar kaut kādu TikTok dejojamā mūzika, kāda starpība. Nē, tā ir absolūti kvalitatīva deju popmūzika, kas ir jautra, tā pielīp kā, es nezinu, kas Covid. Un šis albums ir tikai 20 minūtes, viņas paskrien tik ātri, bet ne sekundi nav garlaicīgi. No sākuma līdz beigām ir vienkārši milzīga ballīte. Kas var būt labāks par to? Tālāk, numur 7. Olivia Dean, The Art of Loving. Tas ir viņas 2. studijas albums, angļu dziedātāja Olivia Dean. Jau sāk palikt par tādu, mainstream lielo vārdu. Tā ir popmūzika, jā. Un vispār, kāda vaina popmūzikai? Cilvēki, man liekas, aizvien asociē popmūziku ar kaut ko negatīvu, ka tas ir kaut kas lēts un vienkārši. Nē, ir tik daudz kvalitatīva popmūzika. Šis ir burvīgs piemērs. Šeit ir tik daudz klasiski elementi. Bossa nova, džess, soul mūzika. Ir vienkārši prieks, kad ir mūziķi, kas spēj sajaukt to veco, to klasisko ar kaut ko jaunu un svaigu. Un tu klausies šīs dziesmas, un tev ir sajūta, ka tās jau ir klasiskas, bet tikai un vienīgi pozitīvā ziņā. Man ļoti patīk Olivia Dean, tiešām dievinu, un šis albums ir wow. Un tiešām man aizvien ir sajūta, ka viņa var vēl. Līdz ar to ir tiešām liels patīkams satraukums redzēt, ko viņi izdarīs turpmāk. Numur 6. Grupa Night Tapes ar albumu Portals, Polarities. Viņu debijas studijas albums, lai gan viņi pirms šī ir izdevuši vairākus EP mini albums. Šī grupa tehniski ir Angļu Londonas apvienība, bet soliste ir no Igaunijas. Mums tas patīk. Ja tu gribi kaut ko sapņainu, ja tev patīk dream pops, ja tev patīk shoegaze, tādā ļoti vieglā veidā. Ja tu brauc ar mašīnu vakarā, atkal šis albums ir absolūti perfekts. Es teiktu, viņi kaut kādā ziņā diezgan līdzīgi Man I Trust, un viņas balss, mans Dievs, kā var dziedāt tik augstu? Man liekas, šis ir viens no labākajiem dream pop
piemēriem šobrīd pasaulē. Jau no pirmās dziesmas albumā viss. Viņi tev paņēma aiz āķi, un tagad tu noklausīsies visu, un tu ies atpakaļ vēl. Es domāju, arī ir vērts noklausīties viņu pēdējo mini albumu. Tur arī ir pilns ar fantastiskām dziesmām. Kad ir ārā tumšs un augsts, perfekts laiks, kad klausīties kaut ko tādu. Sunset Rollercoaster albums Quit Quietly. Tas ir ļoti vasarīgs, ļoti viegls, tādas indie pop melodijas ar vieglu roka piesitienu. Šī grupa ir no Taivānas. Kāpēc ne? Šīs grupas 5. studijas albums ir tāpat viņiem ļoti raksturīgais stils. Tur ir džess, tur ir funks, tur ir disko, tur ir synthpops, tur ir roks, tur ir pops. Tur ir visi šie elementi tādā ļoti skaisti iepakotā kastītē ar skaistu bantīti pa virsu. Ārkārtīgi lipīgas, skaistas melodijas. Ja jums patīk šis ļoti, iesaku noklausīties pagājušā gada albumu AAA. Šī grupa kopā ar grupu Hayuko, tas tomēr ir daudz tāds alternatīvi, indie roķīgāks nekā šis, bet tas arī ir ļoti, ļoti kvalitatīvs. 4. vietā mēs vispār jau tagad sākam to svarīgo daļu, vai ne? OK Lou ar albumu Choke Enough, viens no arī indie mūzikas iemīļotākajiem gada veikumiem. Grūti nepiekrist, albums fantastisks. Šis ir patiesībā debijas albums, kas ir vēl iespaidīgāk. Franču mūzikas izpildītāja OK Lou, viņa arī pati producē. Tas ir ļoti melanholisks, tumšs un ļoti, ļoti dīvains. Tu klausies šīs dziesmas, un tu nezini, kā justies. Vai nu tu esi šausmu filmā, vai nu tu esi Disney filmā. Tu īsti nesaproti. Tu esi kaut kādā alternatīvā realitātē, kur viss ir tāds nedaudz tumšs un dīvains, bet tev patīk. Nu ko, lielais trīnieks. Pilnīgi pretēji, OK Lou. Mums ir austrāļu elektropop grupa Parcels ar albumu Loved. Tas ir viņu 3. studijas albums. Šī grupa ir ar mani jau ļoti ilgi, gandrīz jau 5 gadus, ja ne pat 6. Ja jūs esat atradušies kafejnīcā, tad šī grupa noteikti ir dzirdēta. Un šis jaunais albums, Loved, ir viņu pārliecinošākais un pat, es teiktu, patiesākais un baudāmākais albums līdz šim. Visas tās ierastās melodijas un noskaņas tur ir, bet viņas ir plašākas, viņas ir grandiozākas, viņas ir daudzveidīgākas un ir tik jautri un patīkami klausīties albumu, kuru var dzirdēt, kad mūziķi viens otru saprot. Un tā saspēle ir fantastiska, un ak, mans Dievs, kā viņi harmonē ar balsīm. Jēziņ! Ir tāda sajūta, ka tu klausies Beach Boys, vai tu klausies Beatles, vai tu klausies Fleet Foxes. Tas, kā šī grupa harmonē, ir vienkārši vaiprātīgi. Jēziņ, es iekarsu. Es teiktu tāds 60. un 70. gadu piesitiens ar funku, disko, elektroniku, popmūziku. Tiešām tāds jautrs, dvēselisks albums. Mēs ar Gardu arī viņus redzējām Parīzē šogad, kas arī bija ļoti, ļoti forši. Viņa dzīvē arī izklausās burvīgi, tas koncerts bija fantastisks. Jā, kas par vīriešiem? Wow! Milzīgs prieks. Parcels Loved, numur 3. 2. vietā FK Twigs, You Sexual. Come on, par ko mēs runājam? FK Twigs, You Sexual. Šis albums ir meistarklase elektroniskā, deju mūzikā, kustībā, popmūzikā. Un šis albums ir viņas 3. studijas albums, un tas atšķirās ar to, ka tas ir daudz klubīgāks, tas ir daudz dejojamāks. Te ir tik daudzas dziesmas, kuras tu varētu dzirdēt, ja tu nakts vidū ieiet kaut kādā pagraba reivā. Iedomājies, ja tas klubs būtu pilns ar citplanētiešiem. Kaut kas tāds. Man liekas, tas ir tas vibes, ko viņa rada, un kā viņa pati stāstīja, jo sekšo kā vārds, un kā viņa to definē, ir brīva kustība. Tiešām tāds, meistardarbs. Labi. Numur 1. Mans gada albums ir tāds pats kā Mārtiņam pabērsim. Bon Iver, Sable Fable. Jap. Ko es varu pateikt, kas vēl nav pateikts?
Bon Iver ir viens no ilgākajiem mūziķiem, ko es klausos. Viņš ir tāds, kas spēj manī izraisīt emocijas, ko nespēja neviens cits mūziķis. Ir vienmēr kaut kā tie mūziķi, kuri viņš tev saklikšķi ar to cilvēku, ar to mūziku, ar to fonētiku un vaibu un to pasauli, ko viņi spēja radīt. Un Bon Iver ir tieši tas. Viņš rada pasauli. Viņš ir viens no ģeniālākajiem mūziķiem mūsdienu pasaulē. Šis albums ir daudz pozitīvāks. Tas ir sadalīts divās daļās. 24. gadā iznāca Sable EP mini-albums, kur bija 3 dziesmas, kuras bija tādas ierastākas Bon Iver dziesmas, tādas salcērīgas, akustiski melanholiskas. Un šogad Sable Fable ir tā teikt divdaļīgs albums. Tās pirmā daļa Sable ir tas EP mini-albums, tās 3 dziesmas, un tad viņš pāriet uz tādu gospel albumu. Es teiktu, ka šis albums ir viņa magnum opus. Tas ir pats augšgals, viņa visa muzikālā karjera un dzīve ir attīstījusies un rezultējusies tieši šī Sable Fable. Man liekas, ja viņš beigtu karjeru, šis būtu perfekts noslēgums. Lai gan viņš nav nemaz tik vecs, viņš mierīgi var turpināt vēl 20 gadus, ja viņš vēlas. Es tikai priecāšos, bet vienkārši tīri tā noskaņa un tā sajūta un pēcgarša, kas ir pēc šī albuma noklausīšanās, ir tāds, wow, šis ir viss. Ko vēl tu vari izdarīt? Bon Iver, Sable Fable absolūti noteikti ir mans gada albums. Ok. Izskriesim vēl ātri latviešiem. 10. vietā mums ir Athodi Brīnumzemē ar albumu Mazbērniem. Prikola mūzika un joku mūzika un parodijas ir ļoti ierasta lieta Latvijā, bet viņiem tomēr ir savs piesitiens. Šis ir viņa 4. studijas albums un 3. 3 gados, līdz ar to puiši tiešām smagi strādā. Ļoti lipīgas tādas indie rock pop dziesmas ar ļoti nenopietniem tekstiem. Ārkārtīgi īss albums, tikai 20 minūtes. Katra dziesma tomēr ir atmiņā paliekoša, tīpaši Eņģeļi un Dēmoni ir laikam mana mīļākā dziesma no šī projekta. Var just, ka viņi ir ārkārtīgi talantīgi, var just, ka viņiem ir iekšā tā muzikalitāte un tās idejas. Athodi Brīnumzemē, Mazbērniem. Es tikai lūdzu nerādiet šo mazbērniem. Tas tiešām nav vajadzīgs. Nākamais albums mums ir angļu valodā. Whenever Near, Joy Eventually. Šis ir debijas albums no duo, kuras sastāvā ir Anelija Aro un Toms Taukuls. Ļoti patīkams vaibiņš, ir tīpaši tagad augstiem ziemas vakariem. Bēdīga folkmūzika ar nedaudz tādu popīgāku instrumentāciju un jaukām melodijām, arī vokālām melodijām. Grupā ir milzīgs talants, viņiem ir milzīgs potenciāls. Un šis albums ir ļoti atšķirīgs no citiem latviešu albumiem. Es personīgi neesmu tādu dzirdējis. Tas ir ļoti mūsdienīgs, tas ir ļoti skaists, un es tiešām to ieteiktu noklausīties. Numur 8 mums ir Tante Gaida ar albumu Happenings Isn't Endings. Nosaukums angļu valodā, bet laikam tur ir tikai viena angļu valodas dziesma, varbūt 2. Grupas debijas albums Folkroks, un šeit ir gan tāds ļoti unikāls, burvīgs miksiņš. Var just, kad viņi iedvesmojas gan no tādām klasiskām latviešu skaņām, tikpat te var dzirdēt Big Thief, tādā apvienojumā ar ļoti skaistām harmonijām. Man liekas, grupa to arī dara ļoti, ļoti kvalitatīvi. Grupai milzīgs talants. Es ceru, ka viņi turpinās, es ceru, ka viņi attīstīsies, jo šeit tiešām varētu būt kaut kas vienreizējs. Grupa Tante Gaida, Happenings Isn't Endings, melanholisks, skaists un tiešām unikāls. Numur 7, kaut kas tāds ierastāks, es teiktu, grupa Jūk ar albumu Tulkojumi. Folkroka grupa Jūk, latviešiem baigi patīk folkroks laikam, bet nē, šis ir daudz citādāks kā Tante Gaida. It kā tas pats žanrs, bet pilnīgi kaut kas cits. Šis ir grupas 4. studijas albums. Šeit ir izmantoti dažādi tautu un autoru dziesmas, kas ir iztulkoti latviski. Protams, viens no grupas dalībniekiem, Edgars Šubrauskis, grupu M-Gvārda, Kartāga, Hospitāļu iela, Manta dalībnieks un tagad arī Jūk, līdz ar to tāds rīktīgs Latvijas indijas scēnas klasiķis,
Šajā albumā ir viens no manām mīļākajām jūka dziesmām, Akmens dievs, sūdi vairāk nenāciet. Kas par dziesmu? Tā dziesma ir tāda sajūta, kad viņi ir no 90. vai pat 2000. Un tā ir klasika, tu esi viņu dzirdējis 50 reizes, ja ne pat 150 reizes, un tu viņu zini no galvas. Numur 6. Kaut kas neierasts. Mums ir Brians ar telefona ierakstiem. Šis jau ir viņa otrais solo materiāla albums, ja to tā var nosaukt. Brians, protams, pazīstams no grupas Vēstulēs. Šī ir ļoti skaista klavieru mūzika. Es gribētu, lai tas nosaukums telefona ieraksti nenoniecina šo kvalitāti, kas ir šīm te kompozīcijām, jo tās ir ļoti pārdomātas un skaistas, un tās tiešām varētu iedarēties filmā tieši, lai izraisītu emociju. Un, man liekas, Brians to dara fantastiski. Es ļoti ceru, ka viņš turpinās šo klavieru mūzikas projektiņu. Tālāk, vienīgais džeza albums, ko es esmu iekļāvis topā, Miķels Dzenuška, Uzvars Bulvāris, albums Latvijas zivis. Pirmkārt, paskatieties uz to albumu vāciņu. Es atvainojos. Man liekas, šis ir mans mīļākais albuma vāciņš šogad no pilnīgi jebkā. Kas var būt stilīgāks? Tā ir glezna. Vibrafonists un komponists Miķels Dzenuška kopā ar Uzvars Bulvāri. Šī jau ir viņu otrā plate. Pirmā bija Satiksmes mezgls, arī ļoti patīk. Un Latvijas zivis ir pilnīgi citādāks. Šeit nav tāds klasisks džess vai jazz fusion. Es ticu ļoti daudziem, ja jūs pieķersieties pie šī projekta, tas nebūs viegli, it īpaši, ja jūs neesat pieredzējuši džeza klausītāji, bet es ticu, ka tas ir to vērts, un es ļoti, ļoti iesaku to darīt, jo Miķels Dzenuška ir viens no mūsdienu labākajiem mūziķiem Latvijā, ne tikai džezā, bet vispār. Viņš ir ārkārtīgi talantīgs. Kā jau varbūt šis albuma nosaukums liecina, šis albums ir par Latvijas zivīm, vai ne? Crazy. Miķels aizraujas ar makšķerēšanu, un dziesma ir pieskaņota zivī. Es nezinu kā, pieņemsim, kā asaris skan, bet tagad man asaris asociēsies ar Miķelu Dzenušku, kas ir forši. Numur 4. Grupa Jaunība ar albumu Daži racionāli apsvērumi. Šis ir grupas debijas albums, un šis albums un grupa un vispār dziesmas ir radušās kā daļa no Valmieras teātra festivāla. Es personīgi to vispār neasociēju ar Valmieras teātra festivālu, man tā ir vienkārši forša mūzika, ko klausīties. Grupas, tā teikt, kodols ir Edgars Mākens, arī ļoti atpazīstams vārds latviešu indiju mūzikā. Protams, grupas Gaujerts, līderis, arī dalībnieks ansamblī Manta. Un kā viņš, es citēšu, saka, manas radošās dzīves nozīmīgākais ieraksts. Radīts domu biedru grupā, kur katra grupas dalībnieka pienesums ir neatsverami būtisks. Albums tapis ar mīlestību un uzmanību pret detaļām, gan dziesmu sacerēšanām, gan aranžēšanā. Tā kopējo noskaņu nosaka mūsdienu latviešu dzeja, kuras scēna šobrīd ir ļoti spēcīga. Es tomēr to skanējumu ziņā tāpat pielīdzinātu grupai Gaujerts. Tas ir patīkami, viegls, foršs, klausāms albums. Numur 3. Keitija Bārbele. Mazāk nekā 3. Keitija Bārbele jau sāk kļūt par tādu ļoti svarīgu vārdu mūsdienu indiju mūzikā Latvijā. Šis ir Keitijas otrais studijas albums. Pamats šim albumam ir diezgan līdzīgs kā viņas iepriekšējiem veikumam, bet es teiktu, tas ir daudz krāšņāks, tas ir daudz vairāk apvīts ar dažādu instrumentāciju, muzikālu dziļumu, nosauksim to tā. Šīs ir 3 lietas, kā es viņu raksturotu. Akustiska ģitāra, unikāla balss, folkmūzika. Un, ja es varu 4, tad ironiskas lirikas. Tos arī varētu piemitināt ļoti, ļoti, ļoti iesaku un lūdzu. Noklausīties šīs 11 dziesmas ir tīra baudīšana. Nekā citādāk to nevarētu raksturot. Numur 2. Evija Vēbera un Ivars Arutjuņjans albums Anomālija. Aizvadītajā ziemā abi mūziķi satikās uz tādu improvizācijas mazo nometni, kur viņi vienkārši vairākas dienas muzicēja kopā un redzēja, kas no tā sanāks. Un tas pa lielam arī ir šis albums. Te ir tāds ierastais Evijas Vēberas elektroniskais stils ar ļoti lielu eksperimentāciju.
Viņa diezgan maz dzied šajā albumā. Man liekas, ir tikai 2 dziesmas, kur var dzirdēt viņas vokālu. Kas ir žēl, es dievinu viņas balsi, man liekas, kā jau ļoti daudz, un es, protams, priecātos par vairāk dziedāšanu, bet es arī saprotu, ka šis stils nevienmēr tam atbilst, kā viņa stāsta. Kopš iegādājos savu pirmo sintezatoru, vēl studējot Holandē, esmu sūtījusi visumā domu, ka kādu dienu uztaisīšu savu džeza mūzikas albumu. Un tas ir tā, pēdiņās, jo jā, šeit ir daudz džeza elementi, un tā arī ir Matīs Čudars un Kārlis Auziņš, kas ir ļoti lieli vārdi Latvijas džeza mūzikā šobrīd. Un tas it kā ir džeza albums, bet tas tāpat ir ļoti izteikti Evijas elektroniskais albums. Te ir tāda spēlēšanās ar abām šīm pasaulēm, bet tas rada kaut ko ļoti unikālu. Nebūs viegli, varbūt visiem, nepatiks visiem, bet man personīgi ļoti patīk. Pakutina, pakasa smadzenes tajā vietā, ko ļoti daudz kas nevar. Jā, un tiešām Evī, gaidu nākamo, kā jau vienmēr. Nu ko, labi, noslēgsim šo topu, šo video ar numur 1 Latvijas albums 2025. gadā. Dominique Dumont, Do Paradis, jā, pārsteigums, ne? Duo, 3. albums, ir, manuprāt, grupas jautrākais, pārliecinošākais, daudzpusīgākais albums līdz šim. Anete Stūce kopā ar Artūru Liepiņu ir radījuši kaut ko tādu, kas ir pasaules līmenī. Šis albums nešķiet kā latviešu mūzikas albums. Es ar to runāju ar ļoti daudziem, tā skaitā manu brāli. Brālis man iepazīstināja ar Dominique Dumont, ar viņu debijas albumu, un es esmu bijis fans līdz šim, bet šis varētu būt man personīgi mīļākais. Varbūt, ja tu neesi dzirdējis šo vārdu salikumu un šo albumu un viņu skanējumu, tad es vēlos citēt HHV Magazine, kas perfekti raksturoja grupas skanējumu. Tātad, viegli ritmi, Karību jūras reģiona grūvi, maigi dub elementi un vokāls, kas drīzāk peld nekā vada. It kā Khruangbin, Air un Bob Marley kopīgi būtu atklājuši japāņu city pop žanru. Do Paradis ir viņu labākais veikums līdz šim. Paldies, ka skaties. Es ceru, ka tu izbaudīji manus 30 vai cik mīļākos albumus šogad. Noklausies Simbioza radio jauno sēriju, ja viņi jau ir iznākusi vai drīz iznāks, kur mēs klausāmies dziesmas no šiem te albumiem. Aprakstā arī ir Spotify playlistes links, kur vienkārši visi albumi ir viegli pieejami. Lai tev burvīgs 26. gads, klausies jaunu mūziku, klausies latviešu mūziku, un tad jau kaut kad tiekamies. Jā. Dai. Atā.